Sveika, Linda! Labrīt! Labrīt, labdien un labvakar. Jā, Uzreiz, ka visi trīs tie stāsti. jā, labrīt, labdien, labvakar visi, kas mums ir izvēlējušies skatīties. Man sauc ir Dācis Spāra. Esmu dziļo traumu cietinātāja. Linda, un tu? Nu, nekas nav mainījies. Esmu Linda Kurmis un joprojām, oi, man nav izlabots uz Linda. Redzi, Linda Liepa tur rādās. Nu, tas nekas. Linda Kurmis es esmu un jau, jā, daudzus gadus no dzimšanas brīža, 58 principā, ja tā mēs skatāmies. Tur lielu tāds bija izņēmums, izrāvums 30 gadus, tad tas bija ceriņi, bet tagad es esmu akas Kurmis. Nu, lūk, un esmu astrologs, jā, nu, jau daudzus, 2 gadu desmitus tuvojas trešajam. Mhm. Gari sanāca man pa zevīm. Jā, es šodien gribēju parunāties ar tevi par sevis mīlēšanu, jo es zinu, ka tev ir pēdējā gada laikā bijuši ļoti daudz personīgas atklāsmes, kā tas ir. Un kāpēc es to gribu? Man ir bijuši dzīvē posmi, kad arī ir bijusi tāda sajūta, ka vajag sevi mīlēt, bet jautājums ir, kā? Kā tad tas ir, ka tu sevi mīli? Kā tas ir tev? Zini, absolūti vienkārši. Nu, tas ir jā, jautājums. Iedomājieties, cik viņš ir nodaudēts, cik viņš ir, nu, tāds jau kļūst bezgalīgs. Um, nu, zin kā cilvēki saka, jāielaiž sirdī. Nesanāk, bet tad, kad tu ielaid sirdī, kā te pasaka, nu, zin kā, tad, kad tu noņem nost visus vispārinājumus un vispār pieņēmumus, un dari pēc tā, nu es jau visu laiku esmu kā astrologs, tāpēc es par to savu Venēru visu laiku pastāvu, jo īstā planēta, kura zina, kā sev mīlēt, tā ir viņa. Un tikai un vienīgi citas planētas horoskopā par to vispār nedomā, neatbild, viņām tas nav interesanti. Jo katra planēta pārstāv kaut kādu savu to virzienu. Un, un tad, kad tu pieslēdzies tai savai Venērai, beidzot pieslēdzies, tā iekšēji, ārēji, nu var teikt arī ar sirdi, tad zini tāds klikšķis galvā klikšķis. Un tas ir tas, ko es izdarīju pirmajā plūsmā Venēras vieglumā, kad tu zini, tas klikšķis notika, ja tas notiek 40% no grupas, tas nozīmē, ka viss ir pareizi, jo tie 10, nezinu, varbūt līdz 50% šā varbūt neko neteica, varbūt 60% neko neteica, bet tas klikšķis notika. Un saproti, par ko ir Venēra? Venēra ir par to, ka tā mīlēšana no sevis uz sevi notiek iekšēji, bet viņa ir no tā, kā ir ārēji. Un Venēra ir planēta, kura gan mīl, bet viņa mīl, kā viņa izskatās. Un sievietei ir nenormāli svarīgi mīlēt sevi, kā viņa izskatās. To, ko viņa redz spogulī. Jo Venēra ir par spoguļošanos. Viss tas, ko, piemēram, Andris Gesta veido savus seminārus par spoguļošanos, viņš pilnībā viņus veido uz Venēras principu pilnībā. 100%. Citu variantu nav. Tāpēc, ka tas, ko mēs skatāmies spogulī, mums patīk vai nepatīk, tas ir Venēras princips. Un tad, kad mums nepatīk, tad mēs neizmantojam to savu Venēru tā, kā viņa klājās būt. Saproti? Es, Beigas es, sarežģīt. es drusciņi piebildīšu par Andi Gestu, tā kā es daudz gadus atpakaļ biju viņas spoguļošanas kursā. Tur nebija par sevi spoguļošanu, ka skatīties spogulī un teikšu, kā es sev patīk. Tur bija vairāk tā, ka es runāju, stāstu, kas ar mani notiek, kā cits klausās, un tajā manā vārdu gūzmā ierauga kaut kāds atslēgu vārdus, kaut ko, par ko es patiesībā runāju. Tad vienkārši mēs izventilējamies, bet tas otrs ir saklausījis. Un īstenībā šī pati metode ir vienā no maniem rīkiem, kurus lietoju, tā nepersoniskā apziņa, kur arī ir klausīties tie otrā cilvēkā un saklausīt tos atslēgu vārdus, kas ir tas, kas uzrunā, kur ir enerģija, kas triggerē, un ar to kaut ko darīt, tad izkāpt laukā no tā, kur mēs esam iestrēguši un pieslēgties tam, ko mēs vēlamies, un kas kaut kādiem iemesliem nenāk. Par to mīlēšanu vairāk. Bet tas, ko tu saki par to Venēras principu, zini, man uzreiz ir, varbūt tu izstāstīsi to tas arī nākošos teikumos, bet man ir jautājums. Tu tā kā strādā ar sievietēm, jā, ka tavās grupās ir sievietes. Kas notiek ar kungiem? Viņam taču tas ir tieši tikpat svarīgi, mīlēt sevi. Bet vīrietim mīlēt savu izskatu,
Nu, manuprāt, mūsu kultūrā ir, ka ja vīrietis mīl savu izskatu, tad viņš ir automātiski narcis. Varbūt es Tas ir, maldos. redz, te ir atkal ir tas vispārinājums un vispār pieņēmums. Tas ir tā mūsu kultūrā. Bet es tev vismaz atbildēšu atpakaļ par spoguļošanos. Tas ir lielais Venēras princips. Tātad mēs visi dzīvojam uz as, es un tu. Un tā ir tā saucamā līnija, kas sadala mūsu horoskopus pusēm. Tajā vienā pusē vienmēr esmu es ar cik veselīgu vai neveselīgu egoismu, kāds nu viņš ir, vai narcisismu vai ko. Un otrā pusē vienmēr ir tu, mēs, viņi, viņas. Un tā, tas vienā pusē vienmēr ir Mars, tātad Mars auna zīme, kurš pārstāv un pārvalda. Otrā pusē vienmēr ir svaru zīme, kur pārvalda Venēra, un nekad nebūs savādāk. Tā ir bijis jau gadsimtiem, un tā ir tā spoguļošanās. Tāpēc tas otrs, pēc tevis, ko tu saki no tās es pozīcijas, esot tajā tu pozīcijā, jo viņš tajā brīdī tā kā iekāp tavās kurpēs, viņš var nolasīt šo informāciju. Tālāk tas nāk. Tāpat tās Kellingers šo principu ļoti labi saprata un atklāja. Tieši tā. Tāpēc varbūt šīs te lomu sadals un ka, nu, tavā lomā viens cilvēks, viņš jūt vienu to tavu Venēras daļu, to spoguli kaut kādu hopšu, viņš nāk uz laukumu un viņš saka, es tagad esmu tu, vai es esmu, nezinu, tur kaut kas no tevis, tava māja, tavs pagalms, tava nerealizētā cerība, kaut kas tāds. Saproti, tā tas ir lielajās kategorijās. Tu paņēmi gabaliņu no tā. Lielajās kategorijās mēs visi pilnīgi dzīvojam visu laiku šajā duālajā principā. Es, tu, es, tu. Tas sadalās, viss horoskops šitā iet. Tas ir tikai par nozarēm. Nu, tā varētu cilvēku valodā izstāstīt, lai saprotu. Bet tad, kad to mācās ilgi, pamatīgi un ilgstoši, apmēram pēc gada to vispār visu saprot, tas tā strādā. Jā, cik viss ir vienkārši. Un tālāk es izņēmu ārā gabalu par Venēru. To gabalu, kas tajā spoguļošanās, kur tu pats esi, jo mēs pilnīgi visi nevaram būt nekāds otrs tu, mēs vienmēr esam tikai es un es. Un tas iedomātais tu, viņš tik ļoti lielu lomu spēlē, ka tu vari būt, nu ne jau vēl tur spēle ar diviem krēsliem. Es apsēžos vienā krēslā, uzdot savu jautājumu, aizēju apsēžos otrā un atbildu uz viņu. Trīs slavenie jautājumi, ja. Nu, lūk, mēģinu jau cilvēku valodā, jo es saprotu, es tev stāstu, bet citiem cilvēkiem jau arī tas ir tieši tāpatās jāsaprot. Es ļoti ceru, ka tas vēstījums aiziet. Bet tā Venēras daļa, kas ir sieviete, tā taču arī ir tajā es, un tajā pretīm ir tie tu, kuri visi mani vērtē, un tie vērtētāji esmu es pats. Saprot, tāpēc tiem svešajiem viņu izpratnē ir tik viegli vērtēt, jo viņi tajā brīdī, ja sirds ir atvērta, un ja tu patiesi gribi tam cilvēkam līdzēt, vai neizšķies vienkārši laiku, tu iekāp tajās viņa kurpēs, un tu esi tas viņa, iedomātais tu, jo viņam arī ir gaidas no tās es pozīcijas, viņš gaida. Lūdzu, iekāp manās kurpēs, palīdzi man. Te sanāk tā, ka hopš, uzreiz tu tā kā aplūkot savu Venēru, tev ir gala produkts, tev šitā ir jādara. Tev vienkārši reku tev punkti. 15, 20, 30, vienalga cik punkti, un viņus ievērot, vismaz 3 no sākuma. Sanāk! Un es to, koncentrēju uz lieko svaru. Saproti, mēs jebkuru lielo zinātni, jebkuru lietu mēs varam vienkārši tikmēr samazināt, konkretizēt. Tas tā kā nišām biznesā. Saproti, tieši tāpat. Tev mums ir vispārinājums kleitas, sievietes, sieviešu apģērbs. Un tad tu aizēj līdz kleitām, long sleeve, garās piedurknes, kakla izgriezums šitāds, garums tāds, tad, protams, tur izmēri, ja, punktiņi, ja, un uz pelēka fona. Saproti? Līdz tu aiziet līdz galam. Un es vienkārši piedāvāju to līdz galam. Un tad tu nevari nesaprast, kā tad tev izrādās sev mīlēt ir šitā un tik vienkārši. Jo tas arī no daudziem parastiem faktoriem atkarīgs. Kaut vai reku, piemēram, no šitādiem punktiņiem uz blūzes, jo kādam viņi ir absolūti vajadzīgi, lai varētu tā Venēra, viņa grib tos punktiņus. Piemēram, Venēra jaunavā, viņai tiešām patīk punktāns, un viņa ir punktāni, man nav Venēra jaunavā, bet stāsts ir par šo te, kā caur Venēru nolasās šī te apģērba valoda. Tad, iedomājies, tā es, tu, tā as, visu laiku viņa strādā. Kāpēc es izturos tā, lai pret mani izturētos tā? Kāpēc es ģērbjos tā, lai pret mani izturētos tā? Nevelti krieviem ir kolosāls teiciens stričājot pāģoški vai stričājot pa pričoski. Tā kā divi viņam, ja tātad satiek pēc apģērba vai satiek pēc, tātad vērtē.
stričājot, tu satiec, tās retikulārās 6 sekundes, ja tu neesi cilvēku nekad redzējis, un tu pirmo reizi dzīvē ierod, viņi strādā jebkuram cilvēkam. Tev momentā nolasās no tā viņa tu, nevis no viņa es, no tā viņa tu, no tās Venēras pozīcijas, nolasās tā informācija, ka, viņš ir tāds un tāds, bet tas lasās no, arī no, nu, saprot kā, viņa ir pareiza tā informācija. Un ja tev sākumā liekas, ka tas cilvēks ir, es atvainojos, sūds uz kociņu, pareizi. Nekad nekļūdās. Un tā ir tā īstā sevis mīlēšana. Tā viņi ir. Jo, ko tev dod tas? O, bēdz! Nu, liec kapucu un bēdz, ja? Lai man, nu, ja? A tu sāc, laipnība, kas arī ir Venēras īpašība. Tur pacietība, jo man tas šis cilvēks jāiepazīst, tāpēc, ka man ir tāpēc, man viņš vajadzīgs, atkal Venēras vajadzība. Man vajag vai man nevajag? Bet es esmu izdomājis, ka man vajag, nu, pieņemsim, man tas cilvēks ir izdevīgs kaut kāpēc, jo es viņu satieku tāpēc, ka es esmu iedomājis, ka man ir kaut kāds biznesa stāsts vai viņam ir priekš man, kaut kāds darījums. Ne gluži biznesa, ja. Saprot, vienkārši perfekti strādā tā vienē, viņa strādā visu laiku. Bet tad, kad viņa aizķēlā ciet ar visu kaut ko citu, tā skaitā es atvainojos ar neveselīgu ēdienu, un viņa bēdīgā tur guļ tāda tauku čupā un nevar saprast, ko lai es daru, kā lai es izpaužos, kā lai es sevi vīlu. Es tā kaut kā baigi liekam aizvilkt pilnīgi citā, vai ne, gultnē, kā tu biji iedomājusies. Es nekā nav iedomājies, es reāli gribēju dzirdēt tavu viedokli, bet kamēr tu stāstīji, es aizdomājos, par šo te pirmo impulsu. Es ieraugu cilvēku, man ir kaut kāds spriedums par viņu, jā, tad vai nu tas ir pēc apģērba vai pēc frizūras, vienalga pēc kā. Un tu saki, ka, ja tev ir sajūta, ka tas cilvēks ir sūds, tad tev ir es atvainojos par tiešo runu, ka tad ir jāpērk. No manas pozīcijas, no manas pieredzes raugoties, ir tā, ka es zinu par visiem tiem triggeriem, par ankuriem, kas mums var ierakstīties zemapziņā. Ja mums ir pagātnē noticis kāds sāpīgs notikums, ka mums pēc tam ļoti mēs varam izdarīt secinājumus par kaut ko, tāpēc, ka prātā ir ierakstījies sarkana žakete, tas ir bīstami. Piemēram, ja bija skolotāja sarkana žakete, kura matemātiķē, kura regulāri sita bērniem pa pirkstiem, un arī man tā skaitā, man neviens nesita, bet ja tas tā būtu bijis, bet jebkura situācija, kur ir bijis kaut kas, kas mums ir sāpējis, kas ir bijis traumatisks, lielāka, mazāka trauma nav nozīme, bet ir ankurs ir ierakstījies nevis uz to konkrēto cilvēku, bet uz tā viņa izskatu. Vai nu tie bija lilā mati, vai tā bija zaļa, sarkanā, melna žakete, vai tās bija augstspējas kurpes, tāds, kas klabēja, bet ir kaut kas šis ankurs. Un mēs satiekam citu cilvēku, un viņš ir tādā, līdzīgā izskatā, atgādina mums kaut kas, vai vienalga, vai tas ir balss tembrs, frizūra, deguna izliekums, ja? Un viss, un mums ir pirmais impulss ir atcīt atpakaļ to traumu. Tas sanāk tā, ka patiesībā, tik ļoti nevajadzētu tā, ka pirmais impulss, un tev ir jābaig, jo to momentā ir viedoklis par to, ka tas cilvēks ir slikts. Saprotu, tas ir tālāk, ka ar veidojas šie uzslāņojumi. Atceries, mums kādreiz bija ķīmijā tāds eksperiments, kur tu ieliki vilnas diegu sālī, un viņu burciņā bija jātur, un viņš lēnām apaug ar to sāli un veidojas tāds kā kristāls. Nu, redz, sākumā tas vilnas diegs, viņš apaug ar šiem kristāliem, un tur ir virsū ne tikai žakets, tur viss kas, bet iedomājies, tas tev reāli var nākt līdzām pat no citām dzīvēm Jā. taču. Tur tas, kā ir, skaties, tu tagad satiec to cilvēku tajā zilajā vai lielajā žaketē, un tev uzsit drebulu, bet tev ar viņu jādara. Bet tu taču nezini, vai tu nesatiec atkal to pašu dvēseli, kura ir tagad uzvilkus vēl to žaketi papildus, jo vienmēr nebūs tikai viens iemesls. Saprot, tev vienmēr jāatcerās, ka tu esi tas diegs. Viducītīs, un cik tev lielāka burka bija, un ja tu biji jau vairāk sāls, tur, man liekas, bija kilograms vai cik jāber tas sāls tajā burkā, un tad tie brīnumi notika. Nu, lūk, tas saprot, kā tie ir tie uzslāņi, mēs nezinām no cik dzīvēm. Jo tālāk, ka visi tie cilvēki, kurus mēs satiekam, nekad nav nekāda nejaušība. Tīpaši, ja mums viņiem ir kaut kas, veidots kopā. Jā, Protams, ja tu satiec tramvajā vienu, un tev notrigurē, kā viņam izskatās žakete vai jaka, bet tev jau tādi būs vēl kādi citi. Tas būs tas kaut kāds viens ankuriņš, tas būs vistīrākais Venēras ankurs vispār, kas attiec uz apģērbu un zāri uzskatu, bet mēs jau nevaram cilvēku dvēseli nekā pagrābt no viņu. Mēs tikai pēc šī ārējā izskata, saprot? Un tam ir tāda nozīme. Ārprātīga. Nē, ārējiem izskatiem, kurā gadījumā tam ir nozīme, lai šis signāls, ko es rādu pasaulē, būtu
nu, tā kā man atbilstoši, bet no otras puses mēs visi tēlojam kaut kādas lomas. Mums arī ir dzīvē dažādas lomas. Nu, man jau arī saka, es esmu dziļo traumu dziedinātāja, bet tā ir tikai viena no manām lomām. Jo īstenībā, kas es esmu, es esmu dvēseli, kas gūšu šo cilvēku pieredzi, vai varbūt vispār skatoties, ka man ir dvēseli, un es esmu vispār kaut kas augstākā apziņa, kas es esmu, jā, tad jautājums, kas es esmu es. Jā, visa formās esmu es. Un tad visa šīs te lomas, jā, ko mums arī citi cilvēki spēlē, ko es citiem cilvēkiem spēlēju, tas ir tikai uz kaut kādu mirkli, lai gūtu pieredzi. Un tad viss vienalga sarkanā žakete vai līkais deguns, un ko man kāds cits notrigerē. Ok, man atnāca atbilde no tā, ko tu stāstīji, viennozīmīgi. Tad, ja es saprotu, ka man sarkanā žaketes triggerē, tad nav ko raudzīties Venerā, ir jājoš pie manis un jātīra laukā tā pieredze, kur var tā sarkanā žaketa vai jebkas cits ir bijis, ja, kur tas senkurs ir radies. Tu Lai tad saproti, tu tā aizies līdz Venāras daļa šāpumam. varētu strādāt pareizi, ja, lai es tiešām varētu nolasīt to tīro informāciju, nevis ar saviem uzslāņojumiem. Un tas ir tā, ka tas mūsu abu darbs ir jāliek kopā vienā kastītē. Svarīgs tas, ko dari tu, tas dod kaut kādu izpratni, pat ne tikai kaut kādu ļoti plašu izpratni, tad cik dziļi tu rosti, dziļi tu arī izraksti. Un no otras puses atkal ir šīs te darbs, kā visus savus tos uzklāņus, visus tos savus sāls kristālus, ko mēs nesam līdzi un ar kuriem mēs skatāmies pasaulē, domājam, ak, Dievs, kāpēc es pasaulē redzu to, ko es redzu, greizi, šķībi, nepatīkami, jā, ka to tīrīt noslērocīt, ka pasaulē ir viss, arī foršais, labais, un arī tie cilvēki, kas kādreiz ir bijuši tajā ļauniešu lomā, nu, līdzīgi kā aktieri. Jā, viņš ir bijis ļauniešu lomā, tāpēc viņam tā loma ir piestāvējusi, bet viņš jau tāds nav. Viņš ir tikai tajā lomā tāds bijis, bet īstenībā viņš ir pavisam savādāks. Un, protams, tad tas aktieris daudzas lomas, tā kā filmās trāpa visur ļauno tēls. Ja, tad, kad mēs viņu ieraugam nākošajā lomā, kur viņš pēkšņi ir baltais eņģelis, mums to nevar noticēt, ka tas tā varētu būt. Bet mēs joprojām viņu nepazīstam, kāds viņš ir īstenībā. Tā kā bija tikai loma. Un arī te, ja, kad noteikti nostās visas lomas, neraudzīt, ka mēs visi esam tīras dvēseles. Un es zinu, ka tad man kāds iebildīs un stāstīs par to, ka ir cilvēki bez dvēselēm, ka ir cilvēki, kas ir ar tumšām dvēselēm, bet mana pārliecība ir, ka tā tumšā dvēsele arī ir radusies tikai ļoti dziļu traumu rezultātā. Un pat tie, kas tur ir, nezinu, kurās citās galaktikās un planētās, un tie ļaunīši, ka viņi arī tādi nav radušies, ka tur kaut kas ir noticis, un tur ir bijušas tās ļoti daudzās traumas, kuras reizēm tiešām šķiet, ka nav izdziedināmas, jo viņas ir pārāk daudz, un aizsardzības mehānismi ir vienkārši perfekti strādājoši. Bet, nu, tomēr, ka katrā mūsu ir tā dievišķā dzirkstiņa iekšā. Nu, es viennozīmīgi zinu, ka tā ir. Es par to esmu pat ļoti pārliecināta. Jau bērnībā, kad es skatījos Leļu teātrī par Sprīdīti un Maldugunīm, man bija pilnīgi skaidrs, ka tās nav nekādas malduguns. Tās ir kaut kas jēdzīgs, jo es tādas, nu, redzu arī no bērnības, un es domāju, o, nevienam nevar teikt, ka es arī kā Sprīdītis redzu, jo, nu, es esmu mēģinājis pateikt, un tas ir bijis ļoti vienmēr beidzies ļoti bēdīgi. Tāpēc arī tu tagad, un tas arī pie sevis mīlēšanas ir. Redz, kā no vienas puses var domāt, varētu teikt, jo es sevi mīlu un varētu teikt, ka es visu, ko redzu, visur, kur, bet otrādā, saprot, sanāk otrādā, ka labāk ir nepateikt, un tā ir tā. Nu, ka vienmēr, ka mazāk vienmēr ir vairāk, saproti? Es vispār šito esmu tagad tā izpratusi un tā savā dzīvē integrējusi, ka mazāk vienmēr ir labāk, mazāk vienmēr ir vairāk. Ka kaut kas nepateikts, askēzes savaldība, jau viss tas, nu, cik tas viss strādā spēcīgi un cik tas strādā par labu man. Un līdz ar to atkrīt nost viss kaut kas, kur pieņemiet mani tādu, kāda es esmu. Aha, redzi, te jau tie uzslāņojumi, tie, kur bļauj to, pieņemiet mani tādu, kāda es esmu. A, kāda es esmu? To zina viens dievs. Nu, labi, viens nē, es domāju, tā komanda, jā, kas viņam tur ir, tie jau zina, kāds tas patiesībā un kāpēc tas atsūtīts un kas ir tie tā, jo par tiem aktieriem runājot. Es esmu vairākas reizes domājis par to, ka nevis tikai, ka ļaunīts, bet, piemēram, ka tu esi, nezinu, reku seriāls Vikingi, ja? Tu esi reāls, nu, briesmots. Pie tam seriāls ir ļoti, ļoti būvēts uz vēsturiskiem faktiem, nu tā kā, lai, nu, pievilktu tā, lai būtu līdzīgi. Es tur lasīju to, nu, to sarakstu, un es tur ieraudzīju dažādus vēsturnieku uzvārdus. Es apturēju, man viņš ļoti patika, es mēģināju rakt dziļāk. Tāpēc, ka tās dažas kaujas un viss kaut kas, kas tur ir, viņas ir realitātē bijušas, ja ir bijušas vispār.
Nu, par to Mēs ir jau nezinām. stāsts, jā, par to gan es arī esmu lasījis atkal citu komentāru par to, ka mums ir viedoklis, ka vikingi bija tādi, tāpēc, ka mums filmās to tā rāda, un ir kāds, kurš stāsta, ka vikingi ir bijuši tādi, bet patiesībā ir arī citi avoti, kas saka, ka vikingi ir bijuši tirgotāji un ļoti, ļoti attīstīta kultūra, un nemaz nav bijuši tik vardarbīgi, kā viņi to cenšas iztēlot, nu, ka tur ir apaudzes ar stāstiem, kas tā kā varētu arī pat īsti neatbilst realitātei, nu, patiesībā kā visa vēsture ir, jā, Nu, jā, artefakti, bet kā viņi runājot tiek par, iztulkoti, kādi viņi ir. bet, Bet par aktieriem runājot, ok. nu, kā mēs saprotam, ka vēsturi raksta uzvarētāji. Un uzvarētājs netiesā. Nu, tad tur nav variantu. Bet runājot par aktieriem un viņu lomām, tur gan ir vērts aizdomāties. Kas tas ir? Tā kā Pēters Kļau vienā no savām tām lekcijām teica, kāds es esmu bijis briesmons, riebeklis un ļaundars, ja man tagad ir jāstrādā tur, kur es strādāju, un jāskatās uz laiku uz mirstošiem bērniem. Ko tad es tādu esmu sastrādājis savās iepriekšējās dzīvēs, lai man tagad būtu šādi? Tad par aktieri ir kaut kas ļoti līdzīgs, ko tu esi tādu sastrādājis, ka tev tagad ir tāds liktenis, ka tev visu laiku ir jātēlo, nezinu, slepkavas, intriganti, ļaunie, visādi tādi. Ka tev režisori nedod visu kaut ko pamēģināt. Protams, tad, kad tu esi nobriedis, ka tu esi visu kaut ko, tad nāk šis te viens kaut kāds, nu nezinu, rekur filma Valis, ja, kurš atpazina vispār to aktieru, no tām lomām, kur viņš visu laiku komiķis ir bijis, jau pēkšņi tagad viņš ir cilvēks ar 200 kg svaru, tā vispār ir nenormāla laba filma, visiem iesaku noskatīties, drausmīga, bet, nu, cik dziļa, ja. Pagājušā gada filma, tā ir jauna filma gada. Viņa kaut kāds Oskars arī tur nežēlīgos ir savākus un visādus balvas. Tad tev iedod jā tādu lomu. Bet tev arī režisors nolasa, ka tev ir veselības problēmas nopietnas, tev ir pie 50 pāri gadi. Tev pašam arī par to ir jādomā, ja tu nonāc no komiķa tādā lomā, ka tu esi dziļi slims cilvēks ar nenormālu lieko svaru, un tu vairs vispār nevari piecelties, tu tikai sēdi, tu nevari nomazgāties, tu visu kaut ko nevari. Tev nāk sieviete ar sirds slimību, kur tūlīt beigsies kādā dienā, tu vari darīt vairs, ko gribi ēst, neēst, diēt, nediēt, bet tu stum tādus hamburgerus vēl iekšā. Nu, tad tu saproti, ka katra tā loma ir par viņu gan tagad, gan pirms tam, gan nākotnē. Nu, ja mēs tā skatāmies, tad jau pilnīgi viss, kā mēs pievēršam uzmanību, ir par mums. Protams, bet te sanāk, ka tas režisors iekāp tajā tavā tu pozīcijā, un viņš nolasa, tagadējā to sauc, tev ir izaugsme, tu esi nobriedis, tu esi tagad tāds, ka tu vari tādu lomu nospēlēt. Mans izaicinājums kā režisoram pamēģināt, kā tu to varēsi, jā, sanāk, nu tur medaļas un vimpeļi uzreiz, ja birst uzreiz kronas galā režisoram, un krona viņš arī padalās, kur uzliek aktierim, bet kas tas ir par aktieru? Kas tas par vēstījumu ir? Mm. Ārprāts. Nu, tā kā šai filmām visām ir tie, nu, kur ir labas filmas, ja, nu, kur nav ka tukšās filmas, kas ir seriāli, tur vienmēr ir apakšā šie te visi vēl. Un jo tu dziļāk roci, jo tu vairāk aizrocies. Mm. Jā. Nu, ko es saprotu, šī tēma ir vienkārši milzīga. Droši vien. Jā, jā, jā. Es tā padomāju arī par to pašu līdzjūtību. Jā, atkal, kas ir manējais darbiņš, kā mēs, ko nozīmētu mīlēt no manas skatu punkta. Tad, kad es varu just līdzi savām pieredzēm, savām bērnu daļām, kuras ir piedzīvojuši dažādas situācijas, kur ir sāpējis, kur neapzinoties to, ka es esmu es un tie pārējie tikai mani spoguļi, ir licies, ka viņi ir nu, tā kā ļaunīši bijuši manā dzīvē un ir darījuši pāri. Nu, kāpēc ir darījuši pāri, to mēs esam veiksmīgi aizmirsuši šeit, inkarnējoties. Bet tām bērnu daļām ir sāpēs, un tur ir ļoti ievainots ego apakšā. Un tad, lai tās daļas izdziedinātu, ka ar mīlestību un līdzjūtību pret to attiekties, un tas nozīmē, ka pret mums pašām sevi, vai pašiem sevi, tas attiecas arī uz jebkuru dzimumu, ka mēs varam izjust līdzjūtību par to, ka, nu, pat ja tu nespēji sevi iemīlēt ar savu izskatu tādu, kāds tu esi, jo tāpēc, ka tur vēl ir tie uzslāņojumi, kur kāds ir kritizējis tevi, tavu izskatu, smējies, jo bērni, piemēram, jā, kā viens otru apsmēja, vienalga vai par to, kas ir uzūts mugurā, vai par to, kāds ķermenis izskatās, vai vienalga par ko. Jā, un ja tas viss vēl ir, ja mēs vēl to visu nesam sevi, un tāpēc nespējam iemīlēt sevi, jo tur tas stāsts apakšā nekur nav pazudis, nu, tad tas vienkārši ir būt procesā un sniegt līdzjūtību sev kaut ko par to, ka tu nespēj sevi mīlēt. Nu, nevarēs man tur tā Venēra vaļā šajā mirklī. Nu, tad paies kaut kāds laiks, un gan jau atvērsies, jā,
atkal citas lietas notiks, un es ieraudzīšu, pamazām iepazīšu to, ka pasaule nav tikai ļauna, ka pasaule ir arī laba, ka pasaulē ir viss, gan labais, gan ļaunais, un tā dualitāte šeit ir, un tās spēles noteikumi nekur nav mainījušies. Ir dvēseles, kurš joprojām nāk piedzīvot arī kaut kādas skarbas situācijas, jo atkal, ka tā ir bijusi tās dvēseles izvēle savas pieaugšanas procesā. Un citiem atkal nav tik traki, citi ir tikuši ar daudz ko galā, ir nostaigājuši tajās kurpēs visu to savu sāpju ceļot, to savus 40 gadus tūkstnesī, un kaut kas ir savādāk. Bet, nu, ka mēs visi esam procesā un arī savā mīlestībā varam pieaugt arvien vairāk un vairāk, un es pieļauju, ka man tāds šķiet, ka es tā sevi mīlu no visas sirds, un tad paies kaut kādi gadi, un teikšu, es maz nezinu, ka tā var mīlēt, jā. Man likās, ka toreiz, kad ir no visas sirds, bet īstenībā tas bija tikai tāda kripatiņa no tā, cik tā mīlestība var būt liela arī pret sevi. Un man patiesībā ļoti patīk viena frāze, ko saka krievu ebreju psihoterapeits Mihāls Lapkovskis. Arī tieši par lieko svaru kontekstā viņš saka, tev ir jāmīl sevi tieši tādu, kāds tu esi tieši šajā mirklī. Viņam tas krieviskais teiciens, to virusla, kas izauga, tas izauga. Ja. Ar visu to, kas ir izaudzis, ir jāmīl, un tad jau tas svars varēs pielāgoties. Lai nav tā, ka mēs paši pēc tam slēpjamies no tā svara, audziet tā kā jaunu svaru, jums nepatīk, kā mēs iztamies šajā mirklī, bet skatīties spogulē un teica, oi, kāds tu esi malacis. Man starp citu viens vingrinājums pati neesmu pildījis, bet viens no maniem skolotājiem teica, pamēģini uztaisīt kasti, piemēram, no papīra vai no kartona, un izgriezt tajā divus caurumiņus, kur acīm, skatīties laukā. Uzliec to kasti galvā un pabāro savu ķermeni caur tām actiņām. Un izrādīsies, ka ķermenim viss ir kārtībā, tikai galvā ir problēmas. Jā, interesants eksperiments. Ja jūs kāds no mūsu skatītājiem šo eksperimentu veicat, jums ir savas atziņas, nokomentējiet, kā gāja, ko atpazināt, kas mainījās ar kasti galvā. Tu zini, man tā vizualizācija tik spēcīga ir, ka es uzreiz iedomājos, es tagad jau sēžu tajā kastē, un man astiņas ir izgrieztas, un es raugos, un, nu, iespaidīgi. Man nemaz nevajag reālo kasti, kas pietiek ar šo te Jā, vizualizēto kasti. man tas līdzīgi, jā. Un arī uzreiz, kāds man foršs ķermenis, ko tik viņš visu nav spējīgs izturēt. Šī tā dullāda acis sev dara pāri. Iet tik vēlu gulēt reizēm. Jā, reizēm arī apēd kādu šokolādi vai nē, un tad ķermenis, kā viņi to šokolādā pēda. Runājot par šokolādi un par Šisleru sāļiem, septītnieks šokolādē, ja ir atkarīgi no šokolādes, tad septītnieks ir tas, kurš jāēd ir, lai jāsūkā. Mēs neesam par Šisleru sāļiem stāstījuši šeit. Labi, nākošā reizē pastāstīsim, jo tas būtu kolosāls uzrāviens daudzām sievietēm daudzās jomās un veselības sakārtošana, jo tas, ko es jau tev dalījos un teicu, ka viņi sakārto kaut kādā jocīgā veidā, minerālvielas sakārto galvu. Mm, Mhm. Nu jā. tā. Droši vien, ka Man, mums arī jābeidz, vai ne, arī intrigu, un līdz droši vien nākamajai sestdienai, jo Dacei tiešām ir grafiks, kad viņi vairāk nevar, tā kā vienreiz nedēļā mēs droši vien iznāksim. Tā mēs kaut kā esam vienojušās, ka plus mīnus mēs tā varētu. Un ko es gribu pateikt, paldies, man tas ļoti iepriecināja, jo es biju arī vakar tas cilvēks, kurš divus cilvēkus apstiprināja. Man liekas, ka pat šorīt bija viena sieviete nākus klāt tātad mūsu latviešu talantos, kas man ļoti, ļoti priecē, ka jūs no kaut kurienes to uzzinat, jo ar pašu grupu padalīties nevar, nekas baigi reklamēts netiek. Tā kā prieks, ka tas tiek uzzināts. Nu, un tām lēdijām, kuras grib sakrāt punktus, plusiņus karmā, nu, vienkārši pastāstiet citiem cilvēkiem, jo citu baigā variantu nav, kā varētu par mūsu grupu īpaši uzzināt, ja mēs katrs savā profilā, piemēram, nedalāmies. Ar to tā kā mēs jau turpināsim runāties, un kā jūs arī redzējāt, tās sarunas aiziet pilnīgi uzreiz uznāk, un viņas ir absolūti brīvas tajā, jo tāpēc, ka mēs esam divas, viena runā, otrais spridzimē, smagi, un, un var reāli visu kaut ko sadarīt kopā. Nu ko, teikšu paldies. paldies un uz redzēšanos, un tiekamies atkal. Un tācie priekšā stāv darbs ierakstīt, es jau tikai ierunāju, viņi tagad nogriezīs galus sākumu un beigas, kur kaut kas nav izdevies, un ieliks YouTube. Nē, nu jā, YouTube arī šie ir pareizi. Nu Mm, jā, YouTube taču pareizi vēl ir. Dats liek arī YouTube mūsu sarunas.
Un, nu, bet šajā grupā, protams, aktuālais vienmēr uzreiz, un tagad šeit un tagad. Jā, nu, paldies, paldies, ka nostājāties līdz beigām. Uz tikšanos tad nākošais reizēs. Tā. Tā.